paps bija darbā, salauzis muguru, invalīds, maz ko nopelnīja. Un tad es gāju ganos, lai kaut ko nopelnu, tur kartupeļus kaut ko nopelnu un kaut ko tad ir, ka var izdzīvot. Mēs aba brāli gāju ganos. Es 3 gadu biju ganos, 3 vasaras. Tad es biju Spāra Iliņos, Usmā Purmajos, un tad tie 14 kilometri pie Spriņa, tas bija tik labs saimnieks. Tik labs saimnieks. Ēst man deva un spiež, lai es ēdu. Es arī bijis ganos, arī redzējis visāds cilvēks. Bez saimniekiem bagāti un skopu un visādi bijuši. Un cits atkal bija nabagāks saimnieks, bet ļoti labs un sirsnīgs. Un mēs ganīšuši, un dieviņas vienu svētdienas rīt. Vai saula augst, kā es nav pamodies, govs jau jācen ganos, kā es vēl guļu, es tā domāju. Bet es domāju, viņi mani cēlušies, nav dzirdējis. Es lēcu augšu, saimniecēts, ko tu lēc augšā? Kad tev neceļ tā guļ? Es domāju, ka es te ceļu, un teica, saimnieks aizgāja tava vietā paganīt govs. Guļ mierīgi, atpūšies. Ka mamma vāc, tas ārstniecības augstā, es gāju līdzi, agri no rīta iziet, un tad, kad rasts nogājuši, tad jau, kamēr mēs aizgājuši visur, tad las, un vakarā atkal nāk mājas. Tad ir tumšakal, nu tad sasienu sažāvē, uz bērniņiem sasienu sažāvē uzliek, tad, lai žūst. Un tad iet atkal citu dienu. Mazīši, kas tas zina, cik man gadi bija. Mamma lasīja un rādīja, un kāds jālās, kāds nē. Man jau visur patīk pedāls. Labāk nekā kīno skatās.